Lūdzu, Elizabete Renderāle un Elizabete Krivcova mikrofonu jums dāmas. Nu jā, labrīt, Elizabete, labrīt visi, kas mūs klausās. Labrīt. Tātad šodien tiešām netika vienkārši temats droši vien, jo jāsaka, ka aizējošais gads ir iezīmējies ar tādu sāsinātu nacionālā jautājuma aktualizāciju, lai gan šķita jau, ka principā tas ir aizgājis vēsturē. Un viens no tiem iemesliem droši vien ir gan referendums par divvalodību, gan arī šī parakstu vākšana par pilsonības piešķiršanu visiem Latvijas nepilsoņiem. Nu, lūk, un tādēļ pie mums studijā ir Elizabete Krivcova, kur ir nevien Saskaņas centra pārstāve Centrālajā vēlēšanu komisijā, bet arī februārī gaidāmā nepilsoņu kongresa rīkotāja. Bijusi pārstāve Centrālajā vēlēšanu komisijā. Līdz ar to es gribēju jautāt jums, Elizabete, sekojošu lietu. Pilsonības migrācija lietu pārvalde ir paziņojusi, ka gada laikā ir jūtami samazinājies to nepilsoņu skaits, kas grib iegūt Latvijas pilsonību, nokārtojot eksāmenu. Un iespējams par iemeslu tam ir šīs referendums un arī parakstu vākšana. Vienkārši cilvēki gaida uz kaut ko, kas visticamāk tomēr neiestāsies. Kā jums šķiet, vai tas tiešām varētu ietekmēt nepilsoņus? Nē, manuprāt, tas ir ļoti paviršs situācijas vērtējums. Un, ja mēs paskatāmies statistiku, jau 5 gadus pēc kārtas nepilsoņu naturalizēs 1% gadā. Tas nozīmē, ka no 300 000 mums vajadzēs 100 gadi, lai atrisinātu šo problēmu, ka cilvēkiem nav politisku tiesību, viņam ir ierobežotas citas tiesības. Un ar to tempu, kāds ir tagad, mēs varam atrisināt to 100 gadu laikā. Tāpēc bija referendums, nebija referendums. Mēs redzam, ka jau ilgstoši šī dinamika ir tāda, kas liecina par to, ka izvēlētais ceļš, kā atrisināt nepilsoņu problēmu, nav efektīvs. Bet tieši tā, kā jau jūs pieminējāt, skaitļi ir diezgan graujoši, tā varētu teikt. Tātad Latvijā ir aptuveni 280 līdz 300 tūkstoši nepilsoņu. Ļoti liels cipars. Kā jums šķiet subjektīvi, kādēļ tad Latvijā ir tik kūtra vēlme naturalizēties? Kādēļ joprojām cilvēki to nedara? Šeit ir vairāki iemesli. Pirmkārt, teiksim godīgi, ka valdošas partijas nevēlas, lai nepilsoņi naturalizējas, un viņus pilnīgi apmierina esošā situācija, jo kamēr valdošas labējās partijas nerunā par nepilsoņu problēmām, liela mēra mazākumtautību problēmām, tad nepilsoņi par viņiem nebalsos. Līdz ar to neviens negrib jaunas vēlētājas, kur balsos par citām partijām. Bet būsim godīgi, kur tad vēl vieglāk naturalizēties kā no Latvijā? Noskaiti vēsturi, ko principā būtu jāzina ikvienam normālam cilvēkam savas valsts vēsturi, aizpildīja anketu tur par himnu un protams, jā, latviešu valodas eksāmenis. Eksāmeni nav, es jums piekrītu, eksāmeni nav sarežģīti. Tur var runāt par to, kā to vēl atbalstīt, lai labāk viņus nokārto, bet nav sarežģīti. Bet naturalizācija ir viegla, ja mēs runājam par ārvalstniekiem. Tik tiešām, ja tu esi ārvalstnieks, iebraucis Latvijā, tev diezgan viegli to izdarīt. Bet ja tu esi šeit nodzīvojis visu savu mūžu, ja tu esi balsojis par Latvijas neatkarību, tad daudziem nepilsoņiem liekas dīvaini un netaisnīgi, ka viņiem tagad jāliek eksāmenis un vēlreiz jāapliecina sava piederība Latvijai. Un man nebija slinkums, kad visi politiķi teica, ka nekas nepilsoņiem nebija solīts 90. gados. Es aizgāju uz bibliotēku, paņēmu Latvijas Tautas frontes programmu, kad viņi gāja 90. gada uz vēlēšanām, aģitēja balsot par Latvijas neatkarību, un 2,5 punkti saka par to, ka visi, kas vēlēsies, iegūs Latvijas pilsonību. Teiksim, tolaik vārā apsolīja, neizdarīja, un tagad nepilsoņiem ticēt, ka šoreiz vāra visu izpildīs, es nokārtošu eksāmenus, un pēc tam būs laba attieksme pret mani, neviens vairs netic tam. Nu jā, būsim godīgi, pateiksim arī otru pusi. Lietuva, Igaunija ir aizgājusi citu ceļu. Tātad Lietuvā, manuprāt, bija šis nulles variants, visi, kas gribēja iegūt, un principā nav dzirdēts pēdējo gadu laikā, lai tur sāsinātos nacionālās kaut kādas jautājumi, domstarpības. Un Igaunijā savukārt, ja es nekļūdos, tad pašvaldību vēlēšanās nepilsoņi var piedalīties. Jā, var piedalīties tieši tā. Un tur, tā kā vāra ir spiesta, ka viņi balso, tad visas partijas ir spiesta runāt ar šiem cilvēkiem, kaut ko piedāvāt, kaut kādus risinājumus. Mums ir ērti, ka vāra var daļu cilvēkus vienkārši neņemt vērā, tāpat viņi nebalsos, un līdz ar to nav pašiem jāmainās, nav jādomā kaut kāda risinājuma. Nu jā.
Un, tātad atgādināsim klausītājiem, ir bijis parakstu vākšanas akcija par nulles variantu pilsonības piešķiršanai. Citiem vārdiem sakot, nekādu eksāmenu. Visi, kas vēlas, var pieteikties un iegūt pilsonību. Pēc tam, kad Centrālā vēlēšana komisija ir pateikusi, ka tālākā procedūra netiks rīkot, lai rosinātu referendumu, tostarp arī jūs esat viena no iniciatīvas grupas locekļiem, kas paziņojas, ka februārī Latvijā notiks tāds, manuprāt, ļoti interesants pasākums kā nepilsoņu kongress. Jā. Kas tas būs? Tad pēc tas atbildes, es teikšu tā, ka tā vēsture tiešām, kā jūs teicat, viņa sākas šajā gada sākumā, kad bija valodas referendums, kad bija skaidrs, ka to valodas referendumu nevinnēs, bet daudzi cilvēki gribēja parādīt, ka kādas problēmas ir, kaut kāda risinājuma vajadzīgi. Daudzi gaidīja, ka pēc tam vāra nāks uz dialogu, mēģinās atrisināt, kas tad ir vajadzīgs, kāpēc tas tā ir. Tā arī aicināja vairāk starptautiski mūsu partneri un starptautiskas organizācijas, bet dialogs iztrūka. Tad gāja nākamā iniciatīva par nulles variantu pilsonībai. Tur vara pateica, nē, referenduma nebūs. Šis jautājums ne jau var pateikt, it kā principā organizācija, kurā jūs pats savulaik... Bet tas ir acīmredzami, ka šis bija politiskais lēmums. Jūs neticat Centrālās vēlēšana komisijas neatkarībai? Ne, es vienkārši uzskatu, ka viņi pārkāpa savu kompetenci. Centrālā vēlēšana komisija jāskatās, ka likums formāli ir izskatīts, vai likums atbilst augstākiem spēkiem. Tas nozīmē, ka satversmes gāram, satversmes nerakstītam kodolam. To vērtēs Satversmes tiesa, nevis Centrālā vēlēšana komisija, kuras locekļiem pietiek ar to, ka viņš ir vēlētājs sasniedzis 18 gadu vecumu. Es dzirdēju vienu sarunu ļaudīm, kas latvieši ar krieviem uz ielas draudzējas viss kārtībā, līdz ko tas nonāk publiskajā telpā, kas ir kaut kāda paralēlā super-hiper-realitāte, tā kā Marsa atmosfēra, vai ne? Tā tur uzreiz sākās kaut kādi joki, vai ne? Es domāju, jebkurš latviečs un jebkurš krievs var pateikt, man pats ir normāli cilvēki, vai ne? Un man izstāstīja gadījumu, kur pazīst šādu te attiecību kontekstā, krievs vienkārši tuvs ģimenes draugs, ka gāja naturalizēties. Un kad tur tika novērots, kā no latviešu tās eksaminētāja puses, tieši valodas eksāmenā, tā speciāli vēl to raini, tā padziļināt, kur būtu problēma. Kas kādu vainu raini? Jā, tur, kur dažām labām latviešiem būtu problēmas, sekmīgi nokārtot eksāmenu, tad tā krieva vēl tā uzdeva virsū. Vai šī plāksne arī kaut kādā veidā puslīdz veselīgā kārtā tiek kaut kur skatīta, vai arī tas tiek izmantots kā ierocis politisks laiks? Nē, es teiktu tā, tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, tad viens no priekšnoteikumiem bija, ka jāatrisina šī problēma. Un Eiropa deva naudu latviešu valodas kursiem, naturalizācijas vēstures kursiem. Un tolaik tā attieksme arī bija labākā. Teiksim, bija redzams, ka valsts tik tiešām vēlās, lai cilvēki naturalizētos. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā viss finansējums bija izbeigts, visas integrācijas, naturalizācijas pārvaldes, tas viss bija slēgts, pārveidots, tur kaut kur pievienots. Un tagad, īpaši nevienam tas nav vajadzīgs, mēs to redzam statistikā un mēs to redzam attieksmē. Jā, bet vai primāri nav tā, ka cilvēkam pašam vajadzētu, vai nu viņam vajag, vai nu viņam nevajag, vai nu viņš jūt to nepieciešami, varbūt darbam, varbūt mācībām, varbūt ceļošanai, daudzām. Pilnīgi piekrītu. Un jā, vispārējais, lai tas konteksts un atmosfēra bija būtu labāk, es pati aģitētu nepilsoņus, lūdzu, ejiet naturalizēties. Bet tagad, kad ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nevienam nav vajadzīgi un ka viņi vienalga, viņus tā kā uzskatīs, ka jūsu politiskas prasības ir kaut kādas atšķirīgas, vai vara šoreiz izturēsies pret jums labāk, to es nevaru teikt. Un par tavu patriotismu. Tagad mums galvenā valsts ir problēma, ka cilvēki brauc projām. Un es teiktu, ka kā pilsoņiem tā ticība Latvijai, tas perspektīvas, viņiem kaut kā arī pietrūks. Nē, protams, bet brauc jau gan pilsoņi, gan nepilsoņi, brauc visi tie, kuriem ir iemesls braukt. Bet es tieši tagad saku, ka tagad Latvijas valstī ir diezgan maz ko, tāda materiāla veida, no darba vietām. Jā, bet valsts, diemžēl, nav tā, kurā mīlestība var nopirkt. Vai tu gribi būt šīs valsts pilsonis vai negribi? Un šeit es saku, tāpēc vienīgais, kas var motivēt, ir patriotisms. Un ja pret nepilsoņiem, kas pārsvarā ir krievvalodīgi, viņiem saka, nē, par to mēs nerunāsim, jūs tur skolas gribat, nē, par to nerunāsim, šeit jūs esat nelojāli, Krievijas roka, tur viss kaut kas.
Un sakiet, kur šeit ir vieta rasties patriotismam? Un tev saka vēl, tā vecvecāki, kas karoja viņi tur pret Latviju, tā vecāki, kas strādāja fabrikas ir pret Latviju, jūs visi nepareizi, jūsu viedoklis par vēsturi ir nepareizi, par jums vispār nerunāsim. Kāds patriotisms? Es saprotu, ka visi šie jautājumi tad arī tiks cilāti Nepilsoņu kongresā, ko jūs esat ieplānojuši februārī. Ja? Nepilsoņu kongresā tā doma ir vienkārši. Tas ir šis civilas sabiedrības iniciatīvas akts, teiksim tā. Ja. Pilsoniskas. Tas ir pilsoniskas sabiedrības mehānisms. Mūsu mērķis izveidot kanālu, kā mēs varam ietekmēt varu. Nepilsoņi, kuriem nav politisku tiesību, viņi arī, kā mēs redzam, ja būsim godīgi, viņi neneutralizēsies. Lielākā daļa tā arī paliks nepilsoņi. Mēs ar to samierinamies, labi, ja vāra tā vēlās, labi, tad mums būs nepilsoņi. Bet mēs viņus iesaistīsim tajā sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, izveidojot sabiedrisku organizāciju, kas ietekmēs varu. Jums šobrīd ir izveidot arī mājaslapa, ielīdu papētīju, un man, piemēram, ļoti uzmanības piesaistoši šķiet šāds formulējums. Tātad Nepilsoņu kongresa viens no vadmotīviem izdarīt tieši spiedienu uz likumdevēju orgāniem ar mērķi mudināt tos risināt nepilsoņu tiesību problēmas. Jā. Kā jūs domājat, izdarīt tieši spiedienu? Kā izdarīt spiedienu? Teiksim, ar protestiem, mēs sūtīsim savus pārstāvjus uz starptautiskajām organizācijām. Mēs iesim uz visādām darba grupām un sapulcēm. Visur rādīsim, ka tas ir. Ja mūs neklausīs, tad mēs veidosim arī pašpārvaldi. Teiksim, ja varēs nepilsoņi pilnīgi nav vajadzīgi, kaut kādu tur, savu autonomu dzīvi organizēsim. Ja vajadzēs, tad runāsim. Nav jau noslēpums, ka vislielāko efektu tomēr sniedz politiskas partijas izveidošana. Mūsu uzdevums ir izdarīt spiedienu arī uz politiskajām partijām. Tā iniciatīva nav saistīta ar valsts varas kaut kādu iekarošanu. Nē, mums vajag atrisināt vienu problēmu, ka vara nepārstāv savus iedzīvotājus, un mēs sadarbosimies ar visām partijām, kas ir gatavas to darīt. Tikko mēs sākam vēlēšanu kampaņu, tur kaut kādas ambīcijas, tad tas viss aiziet. Zūd arī ticība tam, ka tas ir tā altruistiski. Un tad, Elizabete, varbūt sarunas noslēgumā tāds nebūtu nevienkāršs jautājums. Ja? Kas, jūsuprāt, Latvijai kā valstī būtu jādara, lai nepilsoņi gribētu kļūt par Latvijas pilsoņiem, lai viņi iemīlētu šo valstu un lai rastos šis piesauktais patriotisms? Es teiktu, ka, manuprāt, šogad tas arī aktualizēs, ka vissvarīgākais ir valodas jautājums. Mums šķir principā laikam 3V - valoda, valsts piederība un vēsture. Es sāktu ar valodu un es sāktu ar draudzīgu valodas politiku. Jo ir dabiska vēlme visiem krieviem runāt latviski. Jebkurš normāls vecāks saka, protams, ka bērnam jāprot latviski. Un šeit mēs esam visi gatavi runāt un sadarboties, bet, kad sākas, lai iemācītos valodu, vajag aizslēgt krievu skolas, vajag aizliegt darbā prasīt krievu valodu, tad ja jūs zināt, ir tādas valodas inspekcijas, kas nāk un soda par to, ka cilvēks ar kļūdām runā. Tas viss ir nepareizi un neefektīvi. Reāli mēs zinām, ka bezdarbniekiem, viņiem ir milzīga interese mācīties latviešu valodu, valsts var nodrošināt tikai 60% tos kursus. Rīgas doma rīko bezmaksas valodas kursus. Vienas dienas laikā visas vietas ir izķertas. Līdz ar to tas pieprasījums pēc valsts valodas krievvalodīgo ir milzīgs. Šis pieprasījums ir jāizmanto. Ja valsts valoda tik tiešām ir tāda vērtība, tad varbūt valstī jāpiedalās finansējuma un atbalstīt cilvēku vēlmi iemācīties valodu. Tad mudināt primāri, ja? Tieši tā. Un tad mēs, līdz ar to mēs ir milzīgas potenciāls, kā atbalstīt latviešu valodu, vienlaikus neaizliedzot runāt citas valodas. Un ja mēs uz šāda pamata, man liekas, ļoti labi var panākt kompromisu. Kad ir kongress jāatzīst? Februārī, ja? Februārī mēs plānojam to rīkot to kongresu, izvēlēties jau pārstāvjus, kas runās, kas pārstāvēs nepilsoņus un cilvēkus, kas uztrauc, ka vara nepārstāv savus iedzīvotājus. Un tad sāksim konkrētus pasākumus. Labs laiks tieši tā saucamajā īsajā solī nākamgad pašvaldību, vēl pēc gada Saeima. Normāli. Ļoti saspringta darba kārtība. Paldies, Elizabete, bet jūs tev tad notikumu tapsvā. Pavisam īsi, tas, kas mani šonedēļ uzrunā, un tās ir 3 lietas.
Protams, raugoties ārā pa logu, ir pavisam skaidrs, ka pavasars un maija vēl ir tālu, bet šodien interesanti, ka tiks paziņots jau Eirovīzijas 2013 nacionālās atlases pusfinālā iekļuvušās 24 dziesmas, un tas nozīmē, ka visi, kuriem tas ir saistoši un kuriem muzikālās kaislības ir aktuāls, jau var sākt izvēlēties savus favorītus un turēt īkšķus. Nu, lūk, otra lieta, kas noteikti ir viena no aktuālākajām ne tikai šonadēļ, bet jāsaka vispār šogad, ir tā, ka ceturtdien Saeimā beidzot teiks jā vai nē eiro ieviešanas likumam, kas nozīmē, ka būs kaislības, būs noteikti gara spriešana, bet man kā Latvijas iedzīvotājiem tas primāri nozīmē, ka drīz vien, diemžēl, būs jāatsakās no lata, un arī mēs, tāpat kā Igauņi, sāksim lietot eiro visticamāk. Nu, lūk, un trešā lieta, par ko es aicinu padomāt, ir tā, ka šonadēļ 13. decembrī vārdu dienas svin Lūcijas, un jāatgādina, ka Ulmaņu laikos Lūcijas bija viens no populārākajiem vārdiem, manuprāt, arī skaists, un šajā dienā tiek atzīmēta arī Svētās Lūcijas diena. Savulaik Doma baznīcā bija skaista tāda tradīcija kronēt ar degošu sveču kroni Latvijas skaistāko Lūciju, tagad tā vairs nav, bet no jebkurā gadījumā visi varam aiziet uz koncertu. Paldies, Ilzē Vidēnu, NRA, tā bija lietu kārtība, un šīs lietas sakarībā mēs ziņas nokavējam par 2 minūtēm. Tas nekas. Paldies, līdz nākamajai otrdienai.